Vai tev ir zināma šī sajūta, kad tu centies kā labāk, bet tev sanāk kā parasti? Nu, protams, kad ir. Tu vari attiecināt uz mani, uz tevi un uz visiem pārējiem. Bet šad tad sanāk, ka tās mūsu labākās vēlmes piepildās. Tas gan parasti tāpēc, ka mēs esam kārtīgi izdarījuši šo mājas darbu un pēc tam ļoti centušies. Šodien mums ir sērija par tādu auto, kur autoražotājs kārtīgi izdarīja mājas darbu un pēc tam ļoti centās, lai viņam viss sanāktu. Un viņam sanāca auto nozares veiksmes stāsts. Redz, kāds raids intro man sanāca. Tu zini vēl vienu lietu. Es šeit šodien esmu viens. Te vairāk neviena nav. Es pats filmēju, es uz papīru uzmetu, ko man šodien tev pastāstīt, un beigās es arī pats montēšu. Šis ir jauns sākums priekš es par auto. Un es šobrīd ļoti cenšos. Protams, cerēt, ka man viss sanāks, var tikai ļoti liels muļķis. Neskatoties uz to, es zinu vienu lietu, kad laiks ir dārgs man, tev un es par auto kanālā mēs to lieki netērēsim. Tāpēc es esmu Jānis, tu skaties es par auto un šodien ir sērija par Citroen BX. Bet šitas te drāmas. Citroen BX stāsts īsnībā sākas Zviedrijā. Tas bija Volvo, kurš 70. gados aizdomājas, ka tā dizaina ir pārāk kantāja. Tas gribēja kaut kādas jaunas vēsmas, kuras varētu demonstrēt sabiedrībai, ka Zviedru autoražotājs skats ir vērsts nākotnē. Atliek tikai saprast, uz kuru pusi grozīt galvu, lai to nākotni ieraudzītu. Šī iemesla dēļ Volvo vērsās pie itāļu dizaina nama Bertone, lai tas tam izstrādā konceptu auto. Bet tam nevajadzēja būt kaut kādam mietpilsoniskam sedanam vai pasargdievs universālim, bet gan kupējai. Auto, kurš varētu aizvietot slavenā britu spiega Simon Templera, Simon Templar. vai citiem vārdiem svētā dienesta auto Volvo P1800. Kurš gan varētu atcerēties tagad, kas ir Simons Templers? Svētais, kāds sakars. Vispār tas ir melnbaltais seriāls, kuru filmē kaut kādā tur 60. gadā, un Latvijā to demonstrē 90. gadu sākumā. Kurš tādas lietas var paturēt galvā un priekš kam? Pilnīgi bezjēdzīgi. Marcello Gandini, Bertone studijas vadītājs, ir vīrs, kurš arī ceras pie darba, lai realizētu Volvo pasūtījumu. Un kurš gan cits labāk varētu saskatīt nākotni kā pats maestro? Vīrs, kurš ir radījis Lamborghini Miura, Countach, Alfa Romeo Montreal un Lancia Stratos. Tā 1979. gadā viņš prezentē savējo Volvo Tundras konceptu, kurš vairāk izstāsta pēc Luka Skywalker spēkrata nekā Simon Templar dienesta auto. Tas bija pārāk moderns, pārāk futuristisks, pārāk drosmīgs. Un Zviedru autoražotājs nav drosmīgs. Tagad vajadzēja saprast, kam varētu šo te dizainu nomest. Varbūt vāciešiem? Kad tad, kopš tie pajūgā iebāza dzinēju, ne uz kādiem riskiem nav gatavi. Itāļu autoražotājs? Varbūt tieši šādi tad rada kaut ko interesantu, bet, nu, protams, monsieur, ja jums ir vajadzīgs drosmīgs autoražotājs, tāds ir jāmeklē Francijā. Te jums ir Volvo Tundras aprises pielāgots Citroen vajadzībām, vai citiem vārdiem Citroen BX. Un man rokās ir mašīnas antena, jo es mašīnu biju aizņemts nomazgāt, lai tā kadrā iztītos smuki, kā jau es teicu. Es ļoti cenšos. Ja tev patīk, varbūt ieliec kādu laiku. Bet nu labi, ko mēs te tagad laikus prasīsim, vai ne? Lai runātu par BX, ir jāpiemina Peugeot.
Peugeot 70. gados mainīja savu nosaukumu uz PSA grupu. Tas viss bija tāpēc, ka naftas krīzes iespaidā bankrotēja teju trešdaļa Francijas autobūvas nozare un to pārņēma visu Peugeot. Ja 70. gadu sākumā Peugeot ražoja 4 vai 5 automodeļus, tagad viņi ražoja 28. Šāda ekspansija ļoti labi izstāsta Excel failā, bet realitātē tas novada kompāniju praktiski līdz bankrotam. Un šeit man ir jāuzstājas maza atkāpe, lai paskaidrotu, ka tobrīd 70. gados Peugeot bija tāds kā visā pasaulē auto nozares etalons, uz kur visi autoražotāji tiecās. Tam bija tikpat nevainojama reputācija, kāda ir šobrīd Toyotai. Un šīs te pārņemšanas rezultātā, protams, cieta autoražošanas kvalitāte un Peugeot vienkārši noslīka lejā kopā ar visu franču auto nozari. Il y a à peine un an, Fantomas terrorisait la population. Mais un Français ne désespère jamais. Il sait, au moment les plus critiques de son histoire, toujours s'est dressé le grand homme de la situation. Bayard, Bonaparte, Jeanne d'Arc. C'est ça la France. Ko mēģināsim tā graciozi iekāpt iekšā automobīlī. Tā kā šis Citroens ir vecs Citroens, un veciem modeļiem agrāk bija tā, ka tu to mašīnu noslāpē un atstāja viņu pieplok pie zemes. Līdz ar to, kad jākāp iekšā, šādā automobīlī ir jārēķinās, ka tas tiešām ir ļoti zems. Līdz ar to ir grūtāk iekāpt un grūtāk izkāpt tā. Otra lieta, gan bremzes, gan hidropnēmiskā piekāra darbojās vienā kopējā sistēmā, un tad, kad mēs palaižam vecu Citroenu, mums nevajadzētu turēt nospiestu bremzi, jo tādā veidā mēs pārslogojam sistēmu, un tad, kad mēs to bremzi palaižam vaļā, tad tā mašīna vienkārši tā kā uzlec augšā. Ja? Tā, tagad mēģināsim viņu palaist. Čoks mums nav vajadzīgs, tāpēc, ka automašīna ir silta. Pielec kā pulkstenis. Tā. Te ir čoks, kur mums tas nav vajadzīgs, reka automašīna uzreiz sāk celties augšā. Viss ir vienkārši perfekti. Tā, gaismas mums ir šeit uz pagrieziena rādītāja kloķa, un tepat mums ir arī taurīte. Tā, tad mums šeit ir pelntrauks, šeit ir monētu turētājs, un īsnībā rekā viņš pieklusināt varās vaļā. Viņam ir ielikts iekšā buferītis, jā, forši. Un šeit aiz vāciņu mums ir radioaparāts, kurš ir Blaupunkts Bremen, bet īsnībā šis te aparāts ir pilnīgi jauns. Tam ir visa mūsdienu aparāta funkcionalitāte, tam reku šeit ir mikrofoniņš, līdz ar to braucot ar šo automobīlu, tu jūties tā kā modernā mašīnā, jo tu var runāt gan pa telefonu, gan straumēt savu mūziku. Tā, kas mums vēl šeit ir? Šeit mums ir kloķis, ar kuru mēs varam regulēt mašīnas augstumu. Pašlaik viņš ir ielikts tevā standarta režīmā. Mēs viņu varam nolaist zemāk, mēs viņu varam palaist augstāk, un mums ir tā kopā, mums sanāk 4 režīmi. Guļus, normālais, augstais un pavisam augstais. Ja? Tad mums šeit ir vesels lārums ar vietām, kur teorētiski varētu būt pogu, bet to šeit nav, jo šī automašīna ir zināmā mērā bāzes versija. No visādām kaut kādām ekstrām šai mašīnai tikai ir elektriski paceļamie logi priekšā. Nu, un laikam vēl uz salons. Nekā cita tāda nav. Tā kā pilnīgi bāzīte. Dodamies ceļā. Gaismas mums ir ieslēgts, ir jāpiesprādzējās. Un aiziet. PSA grupā bija ļoti svarīgs uzdevums. Līdz sevišķi, tad, kad tā sevi iekļauj vēl arī Chrysler Europe. Panāk, ka tās jaunizveidotie automobīļi ir racionāli, kvalitatīvi un pircējiem ļoti iekārojami. Tajā pašā laikā arī peļņu nesoši. Teiksim tā, visas šīs te pamatnostādnes tika ievērotas, lai veidotu Citroen Beigas. Reklamējot Beigas, Citroen lika uzsvaru uz automašīnas pārdomāto konstrukciju, uzticamību un ārkārtīgi
ārkārtīgi zemām lietošanas izmaksām. Es saprotu, ka tagad kādam tas var likties absurdi. Hidropneumatiskā piekare un zemes izmaksas, un vēl hidropneumatiskā piekare un uzticamība. Bet tas viss ir tāpēc, ka priekš mums tas ir svešs. Redziet, Citroen toreiz jau ražoja savus automobīļus ar hidropneumatisko piekari 20 gadus. Tādas automašīnas kā Citroen DS, CX, SM un Gais nemaz nebija pieejams ar parastu atsvaru piekari. Citroen arī savējo piekari pielāgoja priekš Rolls-Royceiem un lieliem Mercedes Pullman limuzīniem. Līdz ar to Citroen bija panācis, ka hidropneumatiskā piekara var būt uzticama sistēma, ja nekas netiek sarežģīts. Un beigas gadījumā nekas sarežģīts tiešām arī netiek. Ja beigsu salīdzina ar konkurentiem, tad tam ir zināmas priekšrocības. Ar ko mēs to varētu salīdzināt? Ar tā laikā 190. Mercedes, vismaz izmērsīgi. Cena ziņā vairāk gan ar Opel Ascona, Ford Sierra, Volkswagen Passat, Renault 21, un gan jau bija vēl kaut kāds zvēri tajā laikā. Bet mērot visus šos automobīļus no bumpera līdz bumperim, tie ir garāki. Bet ja mēra no priekšējās līdz pakaļai asī, īsāki. Līdz ar to Citroen beigas ir kompaktāks ārēji, bet salonā lielāks. Un to tiešām šeit jūt. Man šeit ir, ņemot vērā manus gabarītus, ļoti ērti. Un es pat varu pabraukt uz aizmuguri, tā ka man jau ir daudz vietas mazliet, ka man ir grūti aizsniegties līdz stūrei. Tā es varu izdarīt arī Mercedesā. Visos meršos var aizbraukt tik tālu, ka tu vairs nevar aizsniegt stūri un pedāļus, bet ne 190. Mercedesā, ne Sierrā, ne Passatā, ne Asconā es aiz sevis apsēsties nevaru. Bet šeit varu. Tad ir vēl tāda lieta kā svars. Beigas bāzes komplektācijā ar 1,1 motoru sver 870 kg. Es saprotu, ka 1,1 motors ir diezgan ekstrēmi, bet jebkurā gadījumā beigsi ir vieglāki par saviem sāncenšiem. Es saprotu, ka degvielas patēriņu varētu panākt vēl zemāk, ja pie stūra sēdētu kāds, kurš ir uz pusi vieglāks nekā es, bet ziniet, 900 kg automašīnām parasti es rezervēju vismaz pusi no automašīnas kravnesības, bet ne Citroen beigas. Šīs automašīnas pilna masa ir 1400 kg. Šīs mašīnas kravnesība ir puse no automašīnas pašmasas. Šādu zināmā mērā iespaidīgu kravnesību varēja sasniegt pateicoties automašīnas hidropneumatiskajai piekarei. Vēl pateicoties piekarei, šo auto var pārvērst par visurgājēju, paceļot to augšā un pārlikt visādus šķēršļus. Bet arī tā nav galvenā Citroen beigas priekšrocība. Galvenā priekšrocība ir gaita. Šādā te meža apvidū šis auto ir maigs un gludens, un visām saknēm un bedrēm tas vienkārši peld pāri. Fantastika! Un tajā pašā laikā stingra asfalta tas ir saturīgs un stabils. Un ziniet, mans jums ieteikums. Ja jūs būsiet kādreiz Francijā atpūtā un baudīsiet vīnus, braucot no viena šatona uz otru šatonu, ar vīnogulājiem, lauku ceļiem, jūsu atstātajā putekļu mākonī var parādīties beigas lampas. Nemēģiniet spīdzināt savējo nomas auto un noturēt vienu tempu ar beigsā sēdošo opi. Pabrauciet malā un palaižiet viņu garām. Jūs vienkārši salauzīsiet mašīnu. Tikai ņemiet vērā, ka visticamāk viņš velk vēl arī piekapu. Neuzbrauciet tai virsū.
Nu ko? Tagad parunāsim par ziloni telpā. Par šīs mašīnas vizuālo veidolu. Marcello Gandini nekad īsti nav interesējuši dizaina tendences auto nozarē vai cilvēku viedokļi par to, kādam būtu jāizskatās auto. Līdz ar to viņa automašīnas vienmēr ir bijušas pretrunīgas un arī izaicinošas. Tas ir īstenībā tāds Gandini rokraksts. Un Citroens BX ir labākais tā paraugs. Skatoties šo mašīnu, man ir visu laiku pretenzijas. Pret vienu stūri, pret otru stūri, pret šito līniju, pret to līniju, bet tajā pašā laikā es nevaru pateikt, ka man šī mašīna nepatīk. Šajā mašīnā ir tāds raksturs, viņš vijās cauri pilnīgi visā. Šis auto brauc tā, kā var atļauties tikai Citroen. Un tas izskatās tā, kā var atļauties tikai Citroen. Un ziniet, Citroen pārdeva 2,5 miljonu šādas te automašīnas. Tas ir ļoti liels daudzums. Un es teiktu tā, ja Citroen BX nebūtu tik labs automobīls, kāds tas ir, viņš nekad nevarētu atļauties šādu pretrunīgu dizainu. Citroen BX sāk ražot 1982. gadā, kā 83. gada modeli, un to ražo līdz 1992. gadam. 83. gadā tas dabūja Eiropas gada auto status, starp citu. Breikus universālus, tos ražoja līdz 1994. gadam, bet 86. gadā bija dizaina atjaunošanas fāze, un ārēji tas mašīnas skāra maz pamainījās tur pagrieziena rādītāji, bet lielākās izmaiņas bija tieši salonā, jo PSA grupa noracionalizēja salonu, pazuda ierastā Citroen stūra ar vienu spieķi, pagrieziena rādītāji, kas bija uz paneļa, tie tika pārlikt uz stūra statnes kā šim auto, un panelī pirmajai versijai bija tāds stikliņš, aiz kura bija muciņa, kur griežoties rādīja ātrumu, ar kādu tu brauc, un šitam auto jau ir ierasts, teiksim, tāds kā visiem pārējiem auto ceļarīts, kurš griežās uz riņķi un rāda ātrumu. Konkrētais Citroen, ar kur es tagad braucu, ir 91. gada. To pareizi būtu saukt par Citroen BX 16. 16 tas nozīmē to, ka šim auto ir 1,6 litru motors. Jaudīgākā versija, ko varēja nopirkt, bija ar Peugeot Mi 16 motoru. Tas ir 1,916 vārstu aparāts, kurš attīst 160 zirgspēkus. Šim auto nav 160 zirgspēki. Tam ir tikai pusi no tā. Šim BX-am ir 80 zirgspēku motors. Karburātoru motors ar 80 zirgspēkiem. Bet ziniet, pateicoties šīs mašīnas svaram, var tā dzīvot, tā var braukt. Ar šo mašīnu var ieskrieties līdz 170 km/h. Pateicoties aerodinamikai un pateicoties šīs mašīnas maziem svaram. BX-am bija arī sporta vēsture. Īsa gan, 3 sacensību gara, jo B grupa aiztaisīja. Jā, BX-am bija B grupas bolīds. Ne īpaši veiksmīgs gan, jo Citroen pa visu varu pēc tam mēģināja to atpirkt atpakaļ. Un no FIA homoloģētajiem 200 BX-iem ir palikuši pasaulē tikai 6, pārējos Citroen iznīcināja. Pateicoties tam, BX, kā viņi pareizi sauc, 4CT, man liekas, BX 4CT, tie maksā dārgāk pa jebkuru Delta integrālu un Stratus. Vienkārši vājprātīgi. Bet tas nebūtu iemesls, kāpēc būtu jāpērk šis te auto, ne sporta vēstures dēļ. Šis auto noteikti nav dizaina ikona, kā tas ir ar Jaguar un Alfa Romeo. Un tā nav arī īpaši saglabājuma vērtība. Jo
Neskatoties uz to, ka tas ir Marcello Gandini veikums ar īpaši pretrunīgu dizainu, BX ir ārkārtīgi daudz. Šī iemesla dēļ šo auto neviens arī nepirktu, tīri spekulatīvu mērķu vadīts. Ir arī grūti iedomāties, ka kāds tagad meklētu BX-u, lai kurbulētu sev adrenalīnu, izaicinot citus satiksmes dalībniekus pie krustojuma vai atvalkot trases dienā. Nu tad kas ir tas, kas šajā automašīnā aizrauj? Nu galveno jau kārt tas, ka šis auto ir tāds kā brīnums, kā inženieru veikums, neparasts un jebkuram ķenerim vienlaicīgi arī saprotams. Šis auto ir ārkārtīgi primitīvs, un jebkuram cilvēkam, kuram ir kaut kādas tehniskas zināšanas, viņš ar šo mašīnu tiks galā mierīgi. Bet ziniet, ir vēl viena lieta. Šis auto ir arī ļoti piemērots tiem, kas domā zaļi. Nu, skatāties, Tesla ir automobils šajā pašā klasē kā Citroen BX. Nerunāt jau par to, ka saražojot vienu Teslu aiziet bojā 163 Latvijas puru bruņurupuču. Tā mašīna ir arī 2 reizes smagāka. Līdz ar to tā drupina asfaltu 2 reizes vairāk nekā tāds Citroen BX pa to braucot. Nu, tad kur tad tas sadrupušais asfalts viss nonāk? Tas pārvēršās putekļos un nonāk mazo puru bruņurupuču plaušļos, nu tajos, kuri vēl dzīvi palikuši. Nu, un tad riteņi. BX-am ir 13 solu rats ar 163 mm platu riepu. Tesla ir 19 solu monstrs ar 235 mm riepu. Tesla savus riepas iznīcina kādas 4-5 reizes ātrāk nekā Citroens BX. Nu, un tad kur tā nodrusīja gumija paliek? Nu, jūs man sapratāt. Tā nodilst, pārvēršās putekļos un atkal nabat bruņurupuči. Nu ko? Te nu mēs esam. Līdz ar to šis auto ir domāts ķeneriem, kuriem patīk tehniskas lietas un zaļi domājošiem progresīviem cilvēkiem, kuri dzer vegāno lati, pielūdz velojoslas, Rīgā saliktos stabiņus, un tā ir laba ziņa progresīviem. Šis auto ir tas, kuram būtu jābrauc pa sabiedriskā transporta joslā. Šādiem auto būtu jāstāv pa brīvu Rīgas satiksmes autostāvvietās, un nevis tiem smagajiem, milzīgiem elektroauto, kurus var atļauties tikai ārkārtīgi turīgi cilvēki.